Ja sieviete sāk degradēt un vīrietis sāk degradēt, tad pārkāpt to sarkano līniju, tad viņi ir principā sabiedrību iznīcinoši elementi. Nu, pa lielam tā ir, jā. Rodies kā grib. Aizgāja tāds par aktuālo vispārīgi, bet nu, tā jau arī ir, jā. Kam vispār vajag? Nu. Bet kam ir vajadzīgs tā sabiedrība? Attīstās vai nu degradē. Un tas ir, jā, vispār. Nē, nu skaidrs. Mums jāatgriežas pie dzimtas tematikas. Kas ir dzimta, kas tev ir devis dzīvību? Vajadzīgs tas ir tam, kas tev devis dzīvību. Tavam tēvam, vecam tēvam, vecvectēvam, vecam mamām, visiem tiem, kas tev devuši dzīvoties. Ja skatās pietiekami ilgi uz atpakaļ, tad jau visi ir radinieki, vai ne? Nu jā. Nu jā. Kas tad nav tie radinieki? Problēma ir tā, ka tie radinieki tiek sašķelti. Un acīm redzot, kāds ir palaidis to programmu, lai mēs visi sašķeltos pirmām kārtām. Tā visa sabiedrības sašķelšanās notiek caur to, ka sievietes šodien nav spējīgas apvienoties un nespēja apvienot savu ģimeni kopā. Un tāpēc sabiedrībā ir sašķelšanās. Sašķelt ir vienkārši. Pielietojot vīrišķo spēku, var sašķelt jebko. Bet ir jābūt šķelšanas kaut kādam pareizam motīvam, ko mēs šķeļam un priekš kam. Jo sievišķais spēks ir apvienojušies, vīrišķais ir sadalošais vai sašķeļošais spēks. Un tad, ja nav neviens spēks, kas apvienoja, tikai vīrišķais tiek pielietots, pie tam šodien vīrišķo spēku pielietot māca sievietēm, ja, sašķelt visu. Un tad, ja vīrietis, kurš vīrietim vienkārši no dabas nav ielikts tāds mehānisms, un viņš spētu kaut ko apvienot, ja viņa apziņa neparedz tādu procesu, kā apvienot kaut ko, viņš var apvienot tikai pateicoties impulsam no sievietes, ko viņš saņem. Ja sievietes pašas nevēlas neko apvienot, tad šķeļ gan vīrieši, gan sievietes, un notiek visa sašķelšana un saskaldīšana šobrīd. Un tāpēc visi mieri, visi saliedētības, visa kaut kāda, teiksim, tā kopā saturēšanās, tas viss nāk no sievietes. Vīrieši var mēģināt. Tu mēģina vīrieši vairāk pat ir tā. Bet tur ir tā problēma, ka vīrieši tagad ir palikuši tik sievišķīgi, ka viņi nesaprot, ar ko nodarboties, un viņi nodarbojas ar sieviešu jautājumiem, sieviešu lietām. Sievietēm vajadzētu būt valdībās un uzturēt mieru, ne? Nē, viņam nevajadzētu būt, sievietēm būtu jāizvēl vīriešus, kuri uzturēs mieru. Agrākos laikos, nezinu, kaut kādās ciltīs vai tautās tāpat ir bijis, ka izvēlēties vadītājs varēja sievietes tikai, bet tikai no vīriešu kārtas, no vīriešu dzimuma. Sievietes paši nekad nedrīkstēja vadīt procesus, viņas varēja izvēlēties tikai vīriešu, kas vadīs procesu. Tāpēc sievietes neprot vadīt, bet sievietes zina, kā saglabāt dzīvību, kā uzturēt sabiedrību un visu pārējo, bet viņas nemāk pārvaldīt to procesu. Tieši tāpēc viņas zināja, kuru vīrieti vajag paņemt, kuram, pieņemsim, kaulu smadzenēs jau ir ielikta iekšā tā ideja par to, kā saglabāt dzīvību, kā neiznīcināt cilvēks un kā uzlabot to, kas ir vajadzīgs. Tas pats jautājums, ko es stāstīju attiecībās. Sieviete izvēlas vīrieti, kuram sekot. Tieši tas pats pareizais princips būtu sieviete izvēlās vīrieti, kuram sekot visai sabiedrībai vajadzētu. Ja, kaut kā tā apmēram tas ir. Tā tas notiek, un ja vīrietis iet pareizajā virzienā, ja viņš uzlabo sabiedrību, ja viņš uzlabo dzīves apstākļus, bērnu audzināšanai tur un visam pārējiem un attīstībai, tad no tā ieguvēja pilnībā visi. Un citas paaudzes atkal augs labākas, gudrākas, attīstītākas, un vēl nevis tā kā pie mums degradējušākas un slimākas, un vēl mums attīstās tehnoloģijas, bet slimības mums attīstās trīskārtīgi. Cilvēki slimo daudz vairāk un ar tādām slimībām, kuras neviens vairs nesaprot, ar ko tu viņi īsti tur slimo. Tā ir, un tas slimības ir kaut kas iet uz īso apziņā vai zemapziņā. Mēs degradējam, tā ir degradācija saucās. Mēs degradējam un fiziskais ķermenis mums parāda to, cik tālu mēs degradējam. Jo mums vairāk slimību un kronisko kaišu parādās, jo mēs esam dziļākā degradācijā ieslīpuši. Man tas arī ļoti, 6 gadiem bija tāds pīķis slimībām un visam tam. Tad arī es vairāk degradēju. Es gribēju visāds narkotikas mēģināt, tādas lietas, tas arī aizgāja tā, nosacīt. Bet tad kaut kāds moments, kad,
pagrieziena punktus. Tu nevar tālāk vairs krist. Jau ir nokritis tik tālu, ka tomēr... Nē, varēja tālāk mierīgi, bet es tā Nu, tad bija kaut kāds labs impuls, kas tev lika padomāt un apstāties par to visu. Ka savādāk vajadzētu, vai ne? Nu. Kaut kas acīm redzot notiek dzīvē, jā. Tāpat nekas nenotiek, visam ir kaut kāds pamats un sākums.